Starpība ir. Jā. Nu, mīlam mēs nemīlam Trumpu, bet šeit man liekas, ka viņam ir taisnība. Pieņemts uzskatīt, ka valstī, kurā ir spēcīga ekonomika, arī ar drošības jautājumiem viss ir kārtībā. Tas taču liekas likumsakarīgi, ja jau valstī ir daudz naudas, tad daļu šo līdzekļu jātērē aizsardzībai un drošībai. Un otrādāk, ja ekonomika klibo uz visām 4 kājām, tad arī ar drošību ir problēmas. Bet vai šie pieņēmumi vienmēr atbilst patiesībai? Lielais jautājums – kā ekonomika ietekmē valsts drošību? Kā domā tu? Raksti komentārā. Kas ir drošība? Nu, šodien mēs runājam drošību, bet runājam karš, kas sāk iespējamais, un tas karš, kur ir šodien, kurš nedod Dievs, var izcelties un tā tālāk. Tāpēc es piedāvāju uzreiz runāt par karu. Jā. Nu, no sākuma jāpasaka, ka ekonomika ir tas, dēļ kā vispār daudz, kas saka, reizes kāri arī ir parādījušies. Jā. Tāpēc ekonomika un karš ir saistīti, kas saka, ļoti cieši. Nu, viduslaikos varbūt kāds, es nezinu, tur hercogs princesi ir nospēris un dēļ tā, bet tas šodien vairāk nav aktuāli. Šodien pamatā visi kāri ir dēļ naudas, dēļ resursiem un tā tālāk. Es vienkārši uzmetu šeit tabuliņu, viņa nav īpaši precīza, viņa tikai priekš tām, lai parādītu līmeni, jā, kas mums šodien pasaulē notiek. Jā, un es salīdzināju pēc iekšzemes produkta no sākuma Eiropas Savienību, Amerikās Savienotas valsts, Krieviju, nu un Latviju. Jā, lai būtu, kas saka, saprotams, kur mēs atrodamies. Un tad iekšzemes produkts, aizsardzības budžets procentos un izmaiņas tur, kur izmaiņas notiek, un absolūtie cipari aizsardzības budžetam dolāros. Jā. Vēlreiz, nevajag mani pārbaudīt šeit pa procentiem, jā, tas ir priekš līmeņa. Ko mēs redzam? Ja? Ko mēs redzam? Mēs redzam to, kā vislielākais budžets un pasauli vislielākais budžets ne tikai ir Savienotām valstīm. Ja? 850, cipri mainās, 850, 70 miljārdi gadā. Un Savienotās valsts tērē 3,5% no IKP. Ja? Saviem ieročiem, ambarņiem, visai aizsardzībā. Ja? Tāpēc tas pēdējais troksnis, kā Trumps ir pateicis, mēs jūs neaizsargāsim Eiropā, jūs čekus neesat apmaksājuši. Ja? 850 pret Eiropu, ja? 210, 280 palielināšana iet tagad. Ja? Bet palielināšana no 1,3 līdz 1,7%. Tad, kad Savienotas valsts tērē 3,5%. Ir nianses. Šeit nav cipars, cik viņi no tā pelna pārdodot ieročus. Ja? Bet labi, Eiropa tikpat labi, teiksim, savus ieročus varētu pārdot un tā tālāk. Tāpēc, IKP līdzīgs. Amerikai vairāk, protams, 25 triljoni, kaut kur Eiropai 20, jā. Pa visiem, jā, bet, starpība ir, jā. Mīlam mēs nemīlam Trumpu, bet šeit man liekas, ka viņam ir taisnība. Jā, kas notiek ar Krieviju? Krievijai palielina uz 24. gadu visvairāk. Jā, 45 tas ir starp 23. un 22. gadu, tāpēc, ka viņam tur karš, kad sācies ne un tā tālāk, tur 30 bija kaut kur. Var sakot, ļoti strauji, jā, mēs redzam vairāk nekā 2 reizes. Jā, un bet tie vienalga ir tikai 112 miljārdi, ko viņi grib sasniegt no saviem 2,3. Ko vēl pa Krieviju jāpasaka, jā? Tādā valsts kā Krievija, jā, grūti atdalīt konkrētu, kas saka, aizsardzības budžetu. Jā. No kādiem vēl budžetiem viņi kaut ko tur naudu tērē, jā, kas ir zināms, ka ir apgabalu budžeti, gubernatoriem bija dots uzdevums tur kaut kā tur, nezinu, vai kaut kādas kara brigādes organizēt, vai tehniku iegādāties un tā tālāk. Respektīvi, tas ir tikai federālais budžets.
Otrais. Nu, Krieviem ir, protams, kas saka, neredzamais karš, jā, paņem daudz naudas. Man liekas, ka Igauni kārtoreiz izlecā un piedāvāja Eiropai novest budžetu ne līdz 2, kā tagad mērķis ir, jā, NATO, līdz 3%. Ja? Ja šeit būtu 3% un tad novērst, kas saka, šito te naudu, kura parādīsies papildus. Ļoti vienkārši skaitās. Šeit 280 vietā parādītos 600. Ja? Un ja šito starpību novirzīt Ukrainai, tad šitā starpība būtu pat lielāka nekā šitā. Un tad jautājums atrisināt. Agrāk man tāds piemērs bija. Es vienkārši teicu, ka bruņotie spēki, NATO, ir 20 reizes spēcīgāki nekā Krievija. Kā es to ņēmu? Es ņēmu aptuveni 20 triljoni šeit, 20 triljoni šeit, un bija divi šeit. Ja? Tad 2 reizes 20, 20 un 2, pēc IKP 20 reizes. Ja? It kā liekas, tad vajadzētu proporcionāli arī tam būt. Kāds ir saskaitījis, pateicis, ka 12, ja? Man liels prieks, ka es stipri nekļūdījos. Iesaisties, izsaki viedokli un uzdod savu jautājumu. Arī tavs jautājums var būt lielais jautājums.